Idejiski viss šis aizsākās, tas bija man agrāk kā hobijs. Es to darīju pats priekš sevīm uz savām automašīnām lēnā garā. Un tā arī tas beigās pārauga par biznesu. Jo tā ir vēl joprojām tā ir mana sirdslieta, tā krāsošana, automašīnas pārveidošana no parastas uz kaut ko savādāk. Tā ir mana sirdslieta, nevis tikai biznesa. Mans tāds personīgi arī tā bija mana sapņa automašīna, ko es pabeidzu pagājušajā gadā. Tas bija Nissan Skyline, ko es no pilnīgi sasistas automašīnas pārvērtu par tiešām tādu iespaidīgu izskatu automašīnu. Tas ir tāds mans personīgais projekts, kas bija man ļoti tuvs sirdī. Es vienmēr gribēju viņu uztaisīt, to es izdarīju. Un tad pa lielam tie procesi ir, kad citreiz tas var aizņemt gadu, pusotru, taisīt kādu automašīnu vecu, savākt kopā, salikt pa jaunam. Vai arī tur tas notiek 2, 3 vai 4 dienu laikā. Mēs nokrāsojam dažas detaļas tikai, tāpēc tur nav tāds noteikts arī viens tikai. Mums ir, kā teikt, ja ir lielie projekti, viņi, protams, ilgāk pie mums, bet tādi kā saucamie mazāki projekti, kā arī šo automašīnu mēs, pieņemsim, 5 dienās pārkrāsojam, tā man personīgā ir. Mēs vienmēr katru kā teikt, klientu izskatām pilnīgi individuāli, nav 2 vienādi, nekad nebūs. Tas ir katram savu pieeju un arī laika ziņā un visu mēs varam izskatīt. Nav tā, ka būs rinda 2 gadi jāgaida, tur nav tā. Ir jādara tas, kas tev patīk, un tu nedrīkst apstāties vienkārši. Protams, ir tādi brīži, ka liekas gribās visu pamest, tāpēc, ka liekas kaut kas neiet, bet tās dienas paiet un sākās nākošās un aiziet viss. Tas vienkārši nedrīkst padoties. Lai arī kā būtu, vienkārši jāiet uz priekšu un viss.